viņš man saka, kam vēl ir slota siltumnīcā? Andīnai. Liekas, bērns sāk nav iedomājumi bez manām pankūciņām. Mums visiem rūp šī skola, un visi grib savus bērniņus laist šajā skolā. Zini, Andini, jāsaka, tu nebeidz pārsteigt. Tu neesi dzimusi Lēdurdziete. Cik gadus tu jau esi Lēdurgā? Nu, jau 12. Jau 12 gadus. Ieprecējusies, iedraudzējusies no cēsu puses. Dzimusi cēsiniece, bet šobrīd ļoti tuvas sajūtas un tāda piederība Lēdurgai jau ir izveidojusies, jā. Bet es saprotu, ka tev tomēr bija savs ceļš, kā kļūt par Lēdurdzieti, ka tas nav uzreiz tā, ka pirmajā dienā tev pieņem un ir. Pastāst varbūt. No sākumā bija grūti. Bija ļoti grūti, jo Lēdurdzieši ir tādi par savējiem, ar savējiem. Un tādus ienācējus sākumā, es nesaku, ka tur negatīvi vai kā, bet ar distanci. Rezervēti. Jā. Un ar laiku, ar tādu radošu un kultūras pieskaņu esmu izcīnījusi tādu labu domu. Ja? Es ļoti ceru siltumu, sirds siltumu no dažādu paudžu Lēdurdziešiem. Nu ko, Andīna, mēs ar tevi šodien mazliet ceļojam laikā. Šur tur atpakaļ, šur tur uz priekšu. Man liekas, ka šī ir īstā vieta, kur varētu mazliet paceļot laikā nākotnē. Nu, iedomājies, ka mēs stāvam šeit pēc 5 gadiem. Kā šeit ir? Ir jauns direktors vai direktori ar tādu, manuprāt, tādu lielu vēlmi, ar tādām degošām acīm. Ja, kas tiešām cīnās un grib un redz šo vietu. Jau pēc 5 gadiem īstenībā tas būtu, ka jau ir tā vieta pacelta un visā novadā zina un grib mācīties šajā skolā. Tās lietas atrast, to mūsu dabu apkārt, ja, saredzēt un vairāk iesaistīt varbūt un izmantot to, ko sniedz šī vieta, kur atrodas skola. Ja jau mēs šodien ceļojam laikā, tad es tev varētu piedāvāt no savas puses paceļot laikā. Un mēs atnācām pie ēkas, kura vēl pavisam nesen pildīja malkas šķūņu funkciju, bet šobrīd vairs tas nav aktuāli, jo lūk, mums blakus stāv skaists katls. Un malkas šķūņa lielais jautājums būt vai nebūt? Pēc 5 gadiem būt vai nebūt? Būt. Viennozīmīgi būt. Tāpēc, kad es šeit redzu tādu ārpus stundu vietiņu, kur aiziet, vai nodarbības tieši stundu laikā, jo daba, mums te ir tāda daba, gaiss, transports, saku, ikdienā nav tik liels, kā varbūt brīvdienās tā, un lieliska vieta, kur iziet brīvi atvērtu, jo arī skolā jau nav nemaz tās vietas, kur tik daudz iziet un atpūsties varbūt, un, protams, Pārzīmējam un uztaisam šeit vietu, kur bērniem būt, kur bērniem darboties, aktīvi darboties, atpūsties, izmantot iespēju iznākt arī ārā no skolas. Vai ne? Jā. Tātad šķūrim būt. Nu, Klau, Andīna, tu teici, ka tu atvedīsi uz kādu īpašo vietu. Kur tu mūs esi atvedusi? Uz savu templi. Templi? Jā. Mans miera templis. Katram tāda īpaša vieta, un šī ir tāda manējā. Iesim iekšā. Iesim iekšā. Te smaržo? Pēc pavasara. Te smaržo pēc zemes, te smaržo pēc zemes, kas mostās, te smaržo mazliet pēc dūmiem. Jā. Pastāsti, ko tu te dari? Vispār jau var saprast, ko tu te dari, bet pastāsti. Te ir māja mājiņā, jo drīz tur sāks mājot jaunstādi, ziedu, puķu jaunstādiņu. Jo man ļoti patīk, ka vasarā te viss zied. Te zied un ārā zied. Jā, darbojos, jo tie pirkstiņi niez. Nav miera, ja? Jā. Nav miera. Tā ir tāda mana vieta, kur atnākt, būt un nedomāt ne par ko. Tiešām tāda brīvības sajūta te ir. Zemē jādod to, kas sakrājies, jā? Tā tāda mana, jā, vieta. Tā būs jāvelk cimdi. Jāši.
Zini, sestdien es biju Morē, cilāju sēklu plauktā paciņas un teicu, ka nemieris pirkstos, ka vajag zemi. Tu uzminēji. Lieliski. Jā, šis ir tāds sākuma darbiņš, kad mēs esam tikuši pie jaunstādīņiem, tie pelargonijas, petūnijas un kalibrahojas. Nu ko, ņemsim podiņus. Stādam, ja? Jā, liksim podiņos zemi. Es neesmu nekur mācījusies. Noteikti varbūt kāds teiks, ka tas nav pareizi vai vajag savādāk. Lieku podiņā zemi, uzmanīgi noņemu apvalciņu un liekam iekšā. Iestādīsim petūniju. Jā. Šis jāņem nost Jā, rietais apvalciņš? jā, es ņemu uzmanīgi nost. Saknīts mazliet. Jā, Ieplūkā. un padarbojas. Zin kā, vēl jau tas Tie naginies. naginies, bet vēl jau tas pavasaris pirkstos nav pamodījis, ja? Jā, jā. Tikko kā sniegu rakām. Jā. Tu dziedi? Jā, šobrīd vairs dušā un mašīnā visbiežāk, bet agrāk dziedāju, daudz dziedāju, korī, ansamblī. Šeit ir fantastiska akustika. Uzkāpjam uz skatuves. Aiziet. Tā, Andīni, tātad, mēs esam uz skatuves. Uz skatuves kaut kas jādara, cienījamie skatītāji, jūsu uzmanībai koris no 2 altiem. Jā. Jā, es kādreiz biju soprāns, tagad tas līdz altam noslīdēju. alts. Alt, tātad Mūžīgi 2 mūžīgi. alti. Starp citu, Lēdurgā ir populāra šķība dziedāšana. Tu uz šķību dziedāšanu arī gāji vai negāji? Nu, netieku. Nu, tad tagad Studijas. padziedāsim šķībi. Studijas. Tātad mums ir lieliska iespēja nodemonstrēt šķību dziedāšanu. Jā. 3, 4. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, lai manā balstīņa skanēja tālu. Lai manā balstīņa skanēja tālu, pār kalniem, pār leju, Pārnatiņu galiem. Mēs šodien te ceļojam laikā, paceļojam vēl mazlietiņu laikā. Kā tu šo vietu redzi? Nu, kā pēc 5 gadiem? Šo vietu. Neesmu domājis. Varbūt tādu ziedošu, bet jau ar tādu atpūtas stūrīti kārtīgu, kur var vēl kādu uzaicināt ciemos, padarboties. Bet funkcija šeit nav domāta lauksaimniecība, šis tiešām ir tādai kā atpūtai, ja? Bija, nedaudz bija zemenes, bet arī priekš pašu, jo priekš citiem bija tīrumā. Tīrums atpūšās arī laika trūkuma dēļ pašai. Bet pēc 5 gadiem būs daudz kas pabeigts. Tu mācies? Jā, šobrīd mācos par pedagogu, kārtīgu pedagogu. Jā, audzējām zemenes. It kā tāds ļoti mazs lauks, 0,3, jau tādā valodā sakot. Bet pietika un cilvēkiem patika, jo dabīgas ogas. Bet, laika ir tik, cik ir. Bet nopelnīju un uzcēlu savu templi. Uzcēlu to vietu, kur būt. Un šī ir vieta, kur ir tava lietu kārtība. Jā, pati sev saimniece. Izdomā, ka vajag ģeotekstilu, ieklāt ģeotekstilu, jā? Jā, kā kaimiņš saka, drīz jau tajā zeķiem būs jānāk. Nu, jā? Bet forši, ir forši. Viņš man saka, kam vēl ir slota siltumnīcā? Andīnai. Tā var būt tāpēc, lai tu lidotu. Jā, pilnmēnes naktīs. Tieši tā, jo katrai sirdī ir tā raganiņa tomēr. Lēdurgas skolai ir viena fantastiska iespēja, kāda nav daudzām citām skolām. Šai pusceļam 2,5 hektāri, tur pāri otrā pusītē, kur ābeļdārs 2,5 hektāri. Vai tu redzi arī, kā šo teritoriju var izmantot? Jā. Viens no tādiem maniem redzējumiem būtu kādus tādu kā atpūtas dārzus, augļu dārzus, jo bērniem ir daudz, kas pat nezina. It kā dzīvojot laukos, nezina, kā rodas, kā aug, no kā sākās ziedi, augi. Jā, liekas, ka tas ir tā, mamma atnes, kam ir dārziņi, varbūt
tie kaut ko ir redzējuši, bet bērniem neinteresē. Šobrīd neinteresē tas. Un izmantojot teritoriju varētu, gribās, lai tās acis deg, un tieši ar to mēs lepotos un varētu. Nu jā, viens no veidiem, kā ieinteresēt, ir līdzdalība, līdzdarbošanās. Te, manuprāt, ir lielisks iespējas bērnus mācīt caur dabu, caur darbu, caur procesiem, iekšā esot viņiem. Nu jā, man ir ļoti svarīgi par šo skolu, jo šī ir mana vīra dzimtā skola, un kur viņš arī ir mācījies, tāpat vīram brāļi un māsas. Bet kas ir ļoti svarīgi, ir kvalitatīva izglītība. Es vienmēr esmu par to, lai, jā, maza skola, vienkārši fantastiski, gandrīz privāta pieeja, bet jābūt arī kvalitatīvai. Ar to, ka pedagogam ir jāaug, jo bērni ir dažādi. Bērni, saku, laiki mainās, arī bērni mainās. Un arī pedagogiem ir jāaug līdzi un jāizprot gan tās pieejas, gan kā ar kuru runāt, strādāt. Un tas būtu ļoti svarīgi. Un ja mums būtu tas, un vēl ar pārējām lietām, ko piesaistīt mūsu skolas, ka ļoti daudz gribētu braukt, mācīties. Tas ir tas sapnītis. Nu ko, satiksimies šajā pašā vietā pēc 5 gadiem. Nu, Klau, bet ja parunājam mazliet par tavu darbu, tev ir ļoti daudz nodarbes, kurām tu iesaisties pasākumos, un vadi arī nodarbības. Piemēram, Siguldas seniori tevi pazīst no citas puses. Izstāsta, ko tu darīji Siguldā ar senioriem šogad? Pagājuši gadu. Vārījām ziepes. Vārījāt ziepes, vai ne? Ziepes, sveces, dekupāžu. Jo tās tādas lietas es esmu, bet arī lielākā daļa ir pašmācības, bet nedaudz arī apgūts ir tas pedagoģiskais, lai tu vari to darīt. Bet tāds izaicinājums, un Siguldas seniori ir tāds gaismas stars manā dzīvē, jo viņiem pateicoties izvēlējos, ka tiešām pedagoģija ir tas, kur es vēlos doties. Un mēs atbraucām uz šejien tāpēc, ka tu stāstīji, ka šī bija viena no pirmajām vietām, kur tu ienāci ar savām aktivitātēm. Pastāst, lūdzu. Bērnu svētki. Bērnu svētki un vairāk gadi jau atpakaļ zīmēju sējiņas. Tas bija pirmais tāds notikums. Tagad jau, liekas, bērnu svētki nav iedomājumi bez manām pankūciņām. Mini pankūciņām. Jā. Un vēl ir bijuši kultūras namā pasākumu meistarklases, kur no pašiem mazākajiem līdz senioriem darbojāmies, veidojām lukturīšus, tāpat tās adventas vainagu meistarklases. Un tad arī radās tā sajūta, ka caur to kautrību ledurdzieši nāk, runā, kontaktējas un saprot, ka tu jau esi tāds pats savējais, un tā tas ir radies. Iesim našķoties. Jo, ja jūs dāmas negribat, tad jāņem līdzi. Vau! Būs jāņem līdzi, jo te ir silts ūdens, te ir tēja. Cukuriņš. Mans deguns saka, ka darētu kaut kas silts. Tāda cukurs, tie tējiņa. Šitās tu arī pati taisīji? Jā. Tā tu visu taisi pati? Jā, tāpēc, kad tā kā jau var cits var. Labi, ir lietas, ko varbūt nevar tā, kā es viņu tā varu. Šajā sarunu ciklā mums ir tāda sadaļa, kā būtu, ja nebūtu. Kā būtu, ja nebūtu Andīnas? Man šķiet, ka stāvot pie šīs skolas, ir vērts pieminēt vispār Lēdurgas vecāku kopienu, to spēku, un tā skaitā tu arī esi viena no tām skrūvītēm, vai ne? Jā, šobrīd es esmu mamma. Mamma meitai, kas mācās šajā skolā, bet tūlīt jau ir tāds nākošais graudiņš, kas sāk šajā skolā iet. Ļoti spēcīgi vecāku atbalsts, jo mums visiem rūp šī skola, un visi grib savus bērniņus laist šajā skolā, jo tas tepat tuvu. Tā ir tāda mūsu sirsniņa, ar ko to sākumiņu sākt. Un jā, paldies tiešām spēcīgai vecāku līdzdalībai un cīņai. Un tev arī? Jā, cik var tik iesaistās. Mani? Ja nebūtu Andīna,
Par to es esmu pilnīgi droša. Lēdurgas pasākumos mini pankūciņas nebūtu. Bet tas ir tikai sīkums, jo patiesībā, kā jau teicu, tu esi viens no tādiem zobratiņiem, kas arī savā veidā iegriež Lēdurgas dzīvi. Lēdurga ir vieta ar īpašu raksturu, un man šķiet, ka, kā tu teici, 12 gadi, bet tu esi kļuvusi par vienu no Lēdurgas rakstura sastāvdaļām. Jā. Vai ne? Jā, man Tā ir? liekas. Jo grūti ir iedomāties kaut kur pārvākties vai plānot dzīvi citur. Šī ir tava vieta? Nu jau ir. Zini, Andini, jāsaka, ir, tu nebeidz pārsteigt. Šis arī bija pārsteigums, un patiesībā tu pati esi pārsteigums, un priekš manis ļoti liels atklājums. Man prieks, ka mūsu ceļi ir krustojušies, un man liekas, ka mēs droši varam teikt, ka ir cilvēkiem kaut kāda tāda sazobe, saķere, ka mums kopā ir labi. Jā. Vai ne? Līdzīgas. Līdzīgas Tas kaut kur, ļoti līdzīgas. katra mazliet savā plauktiņā, bet ļoti līdzīgas, jo man prieks ir dzirdēt par tevi, ka, tev nav nekas neiespējams. Pamēģinam šito, Jā. pamēģinam to, ja? Līdz ar to, un te ir vienkārši lieliski. Kas var būt labāks par šo februāra beigās dzert tēju tavā templī? Jā. Un starp citu, tās kūciņas bija ļoti garšīgas.